Atlikušo laiku mēs veltīsim 4. solim. Atcerieties, kādi bija pirmie 3 soļi. Ieraugi, gars pārliecina. Atzīsti, mēs atsaucamies ar savu nožēlu un visu pārējo. Padodieties. Un tagad 4. solis, kas, kā jau mēs lasījām, nozīmē aizstāt savas domas ar Dieva domām, ļaujot svētajam garam pārveidot mūsu prātu caur Dieva vārdu. Es lasu no 19. lapas puses. Mūsuprāt, tas ir pietiekami aizraujoši, lai tam ziedotu laiku nesteidzoties. Ielūkosimies 24. lapas pusē. Dažas vietas mēs aplūkosim pamatīgāk, citām tikai pārskriesim pāri. Jūs redzat veselu virkni ar Bībeles pantiem un to nozīmi. Dažus no tiem mēs neesam īsti izpratuši. Īpaši ievērojiet pirmo rakstvietu, kur teikts, tāpēc arī mēs pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Es gribētu, kaut mums būtu laiks vairāk izpētīt pašu ticības jautājumu. Jūdi nāca pie Jēzus un jautāja, ko lai mēs darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Un Jēzus teica, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš sūtīs. Man šķiet, mēs pat neapjaušam, cik ļoti mēs cīnāmies un ciešam tikai tāpēc, ka īsti neticam. Mēs ticam, bet neticam. Mēs vienkārši to nepieņemam, ko viņš saka un kādu brīnišķīgu virzienu viņš mums rāda. Jūs varat paši izlasīt šos tekstus 26. lapas pusē. Es jau jums teicu, ka vairāk laika ziedošu šai pirmajai teksta daļai, kas ir informatīva un ne tik personīga. Jā, un teksts jau arī ir loģisks, konceptuāls un faktoloģisks, un tas viss ir ļoti svarīgi, bet ja šī teorija nekad nekļūst par dzīvu pieredzi, tad tai visdrīzāk nav nekāda labuma. Man ļoti patīk 2. korintiešu vēstules 4. nodaļas 16. līdz 18. pāns. Tāpēc mēs nepiekūstam, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst. Daži no mums, kam ir lielāka gadu nasta, to labi saprot. Lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšīgais dienu no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Mums jākoncentrē savs skatiens nevis uz to, kas redzams, bet kas neredzams, jo tas, kas redzams, ir pārējošs, bet kas neredzams mūžīgs. Mums ir jāmaina savas domu mērķis. Mums ir jāmaina savas domāšanas veids un fiksācija. Mēs varam izvēlēties, par ko domāt. Mēs varam izvēlēties, par ko domāt. Spēks izvēlēties, par ko domāt, ir vienkārši neaptverams, gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Tas var tevi aizvest uz pilnīgu skaistumu vai arī uz absolūtu iznīcību un ciešanām. Es vēlos mazliet vairāk pakavēties pie 29. lapas puses. Pirms daudziem gadiem es apmeklēju kādu semināru, kurā lasīju lekcijas par to, kā palīdzēt cilvēkam atmest smēķēšanu. Mani patiešām pārsteidza tas, ko es tur iemācījos. Un pēc tam es pielāgoju šos principus dzīvē caur svētajiem rakstiem. Šajā seminārā es uzzināju, ka tikai 10% no tā, ko mēs dzirdam, mēs atceramies. Tikai 10% no dzirdētā nosēžas mūsu galvās. Jūs atceraties stāstus un atgadījumus, ko mēs stāstījām. Jūs neatceraties teoriju, jo tā ir garlaicīga. Jūs atceraties notikumus. Kad jūs skolas laikā mācījāties vēsturi, un daži droši vien vēl joprojām mācās, kad jūs mācāties vēsturi, un jums būs eksāmens, kad jūs gribat likt labāku eksāmenu? Uzreiz pēc mācībām. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākā daļa no iemācītā pēc brīža aizmirsīsies. Bet, kad mēs redzam attēlus, vai nu tieši ar savām acīm, vai tos vizualizējot, vai varat iztēloties saldējumu šajā brīdī? Protams, ka varat. Mēs redzam attēlus vai nu savām acīm, vai savu prātu spēju tos iztēloties. Un, kad mēs redzam attēlus, tad apmēram 55% no tā paliek mūsu atmiņā. Bet, kad mēs domājam kopā ar izjūtām,
tad tas mums paliek atmiņā par visiem 100%. Tāpēc tas ir tik svarīgi attiecībā uz bērniem, jo viņu visu uztver ļoti emocionāli. Un tā, kad mēs izaugām no bērnu sabatskoliņas vecuma, kāda ir mūsu draudzes dzīve? Kas to raksturo, vārdi, attēli vai sajūtas? Vārdi. Protams, ka tie ir vārdi. Es esmu tik nogurs no vārdiem. Dažreiz es gribu gulēt, pat runājot pats savas svētrunas. Tas ir tik garlaicīgi. Mani pārsteidz, ka jūs ar to samierinaties. Tas ir vienkārši apbrīnojami, ka jūs to paciešat. Lūkšanu grupas un sabatskolas klases man reizēm liekas tik garlaicīgas. Žēl, bet man tās liekas līdz nāvei garlaicīgas, jo tie ir tikai vārdi. Jo mēs varam nosēdēt vienā bībeles studiju klasē 5 gadus no vietas, un pēc šiem 5 gadiem tā arī viens otru nepazīt vairāk, kā tad, kad mēs tikko sākām. Jo mēs nelīdzdalām piedzīvojumus, mēs neatklājam savu dzīvi, mēs pat nerunājam par Jēzus piedzīvojumiem. Tie ir tikai vārdi. Nes kāpēc mūsu draudzes sabiedrībai ļoti patīk gudra prātošana un izrunāšanās. Piedodiet par atklātību, bet tā nu reiz tas ir. Vai nu mums tas patīk, vai nē. Es uzsāku kādu eksperimentu. Es paņēmu vienu raksturvietu un mēģināju to aplūkot caur vārdiem, attēliem un sajūtām. Tūlīt es jums pastāstīšu kādu piemēru. Mēs te runājam par šo meditācijas procesu, un ļaujiet man paskaidrot, ka tas nav nekāds New Age. Kad mēs sākam runāt par meditāciju, var padomāt, ka tam ir kāds sakars ar New Age. Pirms vairākiem gadiem es lasīju kādu rakstu vienā no mūsu draudzes žurnāliem, kas bija ļoti labs raksts. Tur bija stāstīts par New Age, filosofiju, domāšanu un austrumu reliģijām. Un tajā bija izceltas vairākas lietas, no kurām jāturas pa gabalu, ja negribi sapīties ar New Age. Un pirmā lieta šajā sarakstā bija meditācija. 19. psalms, lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas, angliski meditācija. Tavā priekšā, kungs, mans patvērums un pestītāji. Mēs nedrīkstam meditēt. Vai jūs to apzināties? Vai jūs zinat, par ko jūs šajā pēcpusdienā meditējāt, ja neskaita klausīšanos manī un Diānā? Caur jūsu prātu skrēja visdažādākās domas. Redziet, mēs nevaram pārstāt domāt, kas ir tas pats, kas meditēt. Man šķiet, ka kristietim jābūt kā tādam īsfilmu veidotājam. Filmas scenārijs ir svētie raksti un galvenais aktieris Kristus. Un es esmu otrā plāna aktieris. Lūk, maza filma. Pirms es jums parādu šo īsu filmu, atgriezīsimies nedaudz pie manām bailēm, kas man vajāja krītas mostoties, kad es pārvilku segu pāri galvai un lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz nebaidīties un lai palīdz izlīst no gultas un darīt kaut ko. Nu jā, bet tas ir labāk nekā vispār nelūgt. Bet toreiz tā bija drīzāk kā tāda ņurdēšana. Es spēju morāli savaldīties, bet tas nebija pārveidots sirds piedzīvojums. Es varēju atcerēties kādu tekstu 1. Jāņa 4.18. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Un es atšķīru šo tekstu un teicu, kungs, palīdz man nebaidīties. Tas ir labāk kā nekas, vai ne? Bet ja nu es būtu īsfilmu veidotājs un mans teksts būtu 1. Jāņa 4.18. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Es sāku par to meditēt, un garā acīm es ņēmu šos vārdus un veidoju filmu, iztēlojoties, kā Jēzus ienāk manā guļamistabā. Pienāk pie manis un saka, Klerens, lien ārā no gultas. Es vēlos tevi apskaut. Un savā iztēlē es to izdaru un ļaujos viņa apskāvienam. Es dzirdu viņu sakām, Klerens, es esmu pilnīgā mīlestība. Tev ne no kā nav jābaidās. Manā mīlestībā nav baiļu. Klerens, nekas nevar atšķirt tevi no manas mīlestības. Es nekad tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Savu mieru es jums atstāju.
Tā es palieku viņa apskāvienā un klausos viņā, filmas scenārijā, kas ir svētie raksti. Es klausos, kā viņš runā uz mani, un es sāku emocionāli sajust, kā bailes mani atstāja. Kā jums liekas, vai tagad Dieva vārdam būs spēks? Redziet, vārdi šeit, Bībelē, un tie ir tikai vārdi, ko mēs izlasām, bet ja mēs paliekam tajos un ļaujam svētotai iztēlei domāt par šiem vārdiem, iztēlojoties tos, redzot kā filmu, ievest Jēzu šajā attēlā un sadarboties ar viņu un tā tālāk, tad vārdi aizved pie attēliem un sajūtām un pieredzes. Un tad notiek dziedināšana. Tātad tas ir vēl viens paņēmiens jums. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat steigties. Jums ir jāpavada daudz vairāk laiku ar Jēzu. Praktiska Bībeles studiju sadaļa 1. un 2. Es domāju, ka jūs man esat izrādījuši mīlestību jau pirms daudziem gadiem, un es neesmu prasījis jūs atļauju to ielikt savā bukletiņā. Mēs esam bijuši patiesi draugi ilgu laiku un kopā daudz ko piedzīvojuši. Un šīs, man liekas, patiesībā ir viņa atziņas, kuras viņš līdzdalīja dažādās vietās jau pirms daudziem gadiem. Patiesībā ir 2 dažādi veidi, kā dzīvot ar svētajiem rakstiem. Pirmais, kad tie veido mūsos stāstu, un otrais, kad neveido stāstu mūsos. 35. lapspusē bukletiņos ir sadaļa Lūgt ar Bībeli, kur aprakstīts veids, kādā mēs varam ar atvērtu Bībeli rokās sarunāties ar Dievu, meditējot, pārdomājot un ieklausoties. Mums ir jāmācās dzīvot, izmantojot visas mums piešķirtās prāta spējas, iztēlojoties, sajust, nevis tikai virspusēji kaut ko paķert. Mums ir jālieto visas pieejamās mūsu prāta spējas, kad nākam pie svētajiem rakstiem. Man patīk aizlūgt par citiem ar svēto rakstu vārdiem. Ziniet, man liekas, ka Dievam mūsu lūgšanas šķiet šausmīgi garlaicīgas. Un es varu derēt, ja Dievs varētu, viņš vienkārši izņemtu no mūsu leksikona vārdus palīdzi un svētī. Viņam droši vien ir apnicis dzirdēt šos vārdus palīdzi un svētī. Ziniet, mums jākļūst nedaudz interesantākiem, bet lūgt ar svētajiem rakstiem, ieliekot tur cilvēku vārdus, ir pavisam cita pieredze. Jūs varat aizlūgt par citiem, izmantojot svētos rakstus, un jūs atklāsiet, kā ar vien vairāk sākat likt arī tur savu vārdu. Jūs pat varat pārrakstīt kādu tekstu, ieliekot tur savu vārdu, un tam līdzīgi. 41. lapspusē mēs nonākam pie svēto rakstu iegaumēšanas. Man ir liels kārdinājums sacīt, ka ikvienam vajadzētu mācīties no galvas svētos rakstus, jo tas ir sniedzis tik dziļu dziedināšanu man pašam. Es esmu kā alkoholiķis, kam jāapmeklē anonīmo alkoholiķu sanāksmes. Ir daudz veidu, kā dzīvot savu dzīvi kopā ar Dievu, taču man svēto rakstu iegaumēšana ir vajadzīga tāpat kā alkoholiķim šīs sanāksmes, jo esmu viegli ievainojams cilvēks un ātri izveidoju sliktus ieradumus. Mans pašs ir ļoti neglīts, kad tas ir dzīves un tam jāpaliek mirušam, lai Kristum būtu kāda iespēja manī atklāties. Un Diāna uzreiz var pateikt, kad es kādu laiku neesmu iegaumējis rakstus, jo viņa to uzreiz sajūt. Jo viņa zina, ka tas man sniedz vairāk nekā jebkas cits. Es neuzstāšu uz to, ka ir obligāti jāmācās no galvas svētie raksti, bet es ļoti nopietni uzstāšu, ka ir jāiedziļinās, jāiegrimst svētajos rakstos. Vai tas jums būs pieņemami? Lasiet 119. psalmu. Viss šis psalms ir par iedziļināšanos Dieva vārdos. Tāpēc vienā vai citā jums piemērotā veidā dzīvojiet, iedziļinieties svētajos rakstos. Tālāk jūs varat lasīt diezgan personīgu informāciju, man liecību par to, kā mans raksturs mainījās. Es kādreiz biju tik noraizējies par naudu un izdzīvošanu, ka domāju par to, vairāk nekā par garīgajām lietām. Man garīgā un emocionālā piedzīvojuma pieredze ir diezgan skumja. Bija tik brīnišķīgi uzsākt šo jauno ceļojumu un atklāt, ka mana sirds kļūst ar vien mazāk dalīta. Un Dievs pamazām atņēma man šīs personiskās raizes par naudu. Es biju pārsteigts par enerģijas pieplūdumu, ko piedzīvoju. Emocijas pārvērtās. Attiecības ar sievu un meitām kļuva daudz labākas. Izmainījās arī mana uzvedība.
Biju pārsteigts, ka spēju izdarīt visu daudz ātrāk un bez vilcināšanās. Es nezināju, kā to izskaidrot. Man vienmēr likās, ka gausums ir tikai slikts ieradums, bet tagad es domāju, vai tas nevarētu būt kādu traumētu emociju rezultāts, nevis ieradums. Es nezinu. Es zinu tikai to, ka tad, kad Dievs sāka pie manis šo dziedināšanas procesu, es kļuvu daudz enerģiskāks. Starp daudzajiem ieguvumiem, kādus sniedz svēto rakstu iegaumēšanu, vēl ir vērts pieminēt, kā izmainās tas, kā tu lieto savu mēli. Kad mēs ar Diānu to visu uzsākām, kad es sāku iegaumēt rakstus no galvas, pirms es uzzināju par šo paradigmu par Kristus dzīvi manī, es reiz viesojos šeit Loma Lindā, mēs ar Diānu katru vakaru gājām pastaigāties. Mums vienmēr patika aprunāt dažādus sulīgus notikumus, kas šeit norisinājās. Viņa strādāja vienā nozarē, es citā, un vienmēr bija visādi interesanti atgadījumi, par ko parunāt, ko mums arī ļoti patika darīt. Bet viens no pirmajiem Bībeles tekstiem, ko es iemācījos no galvas, bija Efeziešiem 4:29. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudz ceļ un nes svētību klausītājiem. Man likās, šajā jomā ir kaut kas jāmaina. Tāpēc mēs ar Diānu vienojāmies, ka nerunāsim vairs par negatīviem notikumiem, bet tikai par pozitīvajiem. Man ar kaunu jāatzīst, ka man ļoti pietrūka šīs aprunāšanas. Tas taču bija tik patīkami. Es piedzīvoju 3 etapus šajā procesā. Vispirms es biju pārsteigts par to, cik ļoti paši es gribējās aprunāt, bet es izvēlējos to nedarīt. Pēc tam es sāku ar to samierināties, nebija vairs tik traki. Tas nemaz nebija pārāk ilgs process, un pavisam drīz es jūtos jau tīrs. Es jutos tīrāks un harmoniskāks. Pirms vairākiem gadiem es dzirdēju kādu kristiešu grupu, kas bija apņēmusies, ka pirms viņi runās, viņi sev pavaicās, vai tas ir laipni un vai tā ir patiesība. Un ja atbildi uz vienu no šiem jautājumiem būs nē, tad es to neteikšu. Vai tas ir laipni? Un vai tā ir patiesība? Ja atbild uz vienu no jautājumiem ir nē, tad es to neteikšu. Lielākoties vienīgais ieguvums no aprunāšanas un negatīvām pārunām ir citu nopelšana un sevis izcelšana, liekot sev justies labākam, jo mums šobrīd nav tādu grēku kā viņiem. Jēkaba 3:2 teikts, ja kāds vīrs vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Tā kā padomājiet par šīm lietām. Vesela virkni ieguvumu. Viens no beidzamajiem šajā sarakstā ir tāds, ka jūs kļūsiet daudz jūtīgāki un izjutīsiet lielāku nepatiku pret grēku gan savā, gan citu uzvedībā. Kad devos uz to Bībeles konferenci, kur izmainījās man attieksme pret rakstiem, tur nedēļas rakstu vieta bija Mateja 7:1-5, netiesājiet, ka ne to pat tiesāt. Mēs neskaitāmas reizes tikām brīdināti, ka ja mēs pastiprināti iedziļināsimies svētajos rakstos, mēs kļūsim daudz jūtīgāki pret grēku un būs daudz vieglāk kļūt nosodošam, citus tiesājošam, jo tu saskatīsi ap sevi grēku daudz vairāk nekā jebkad agrāk. Ne tikai lielās lietās, bet arī visādos sīkumos. Grēks vienkārši dursies acīs, bet nesāciet tiesāt. Nedariet to. Viena no lietām, kas man personīgi ļoti palīdz, ir tā, ka es apzinos, cik nespējīgs esmu gāzt sevi no troņa un negrēkot. Kad tu apzinies, cik nespējīgs un nožēlojams esi bez Kristus, tu nekļūsi tiesājošs. Tas vienkārši nebūs iespējams. Tāpēc tad, kad jūs kļūstat jūtīgāki pret grēku, nekļūstiet nosodoši. Ir iespējams iekrist lamatās, mēģinot Bībeles tekstus iegaumēt mehāniski, jo, kad tas izdodas, gribas sākt ar to lepoties. Kad es to sāku darīt, es pierakstīju, cik daudz es jau esmu iemācījies un kādu dienu es sev pavaicāju. Ko tu dari? Ko tu dari? Tikpat bīstami ir sākt lietot šos tekstus bez saistības ar kontekstu. Tikai daži praktiski ieteikumi par to, kā labāk tos iegaumēt.
Viens no tiem ir tāds, ka es nemēdzu mācīties jaunus tekstus no galvas savu personisko svētbrīžu laikā ar Dievu, jo tās ir tikai mehāniskas darbības. Tā ir tikai mācīšanās sakārtot vārdu grupu pareizajā secībā. Tāpēc es nemācos neko jaunu no galvas laikā, kad es pavadu klusus brīžus kopā ar Dievu. Es atceros tekstus, ko jau labi zinu, un pārdomāju tos un pārunāju ar Dievu, bet jaunus tekstus es mācos tikai tad, kad esmu pie stūres vai gaidu kaut kur rindā, vai kā citādi, jo tā ir tikai mehāniska darbība. Vēl kāds ieteikums no tiem, kas pētījuši cilvēku atmiņas iegaumēšanas procesus, ir tāds, ka tad, kad tu jau zini kādu tekstu un vari to atkārtot no galvas, tev tas jāatkārto katru dienu 6 nedēļas pēc kārtas, pirms tu to noliec pie malas, lai aplūkotu tikai pēc vajadzības. Tātad katru dienu 6 nedēļas pēc kārtas. Tiklīdz es iegaumēju kādu tekstu, kas man uzrakstīts uz lapiņas, es uz tās uzrakstu datumu, kad būs pagājušas šīs 6 nedēļas, kurās man tas jāatkārto katru dienu. Ja jūs tā darīsiet, tad tas patiešām labi iesēdīsies atmiņā un būs ļoti viegli to atcerēties. Pie nepareiziem iemesliem vai kļūdām, mēģinot iegaumēt rakstus, es vēl gribētu pieminēt to, ka mēs varētu nepareizi cerēt uz pārāk lielu emocionālu ieguvumu un vēlmi justies labāk. Tas, protams, var notikt, bet tas nav galvenais iemesls, kāpēc to darīt. Jo tad jūs atgriežaties atpakaļ pie paša es. Dariet to tāpēc, lai pagodinātu Dievu. Dariet to tāpēc, lai viņš dzīvotu jūsos. Bet ja es to daru tikai tāpēc, lai justos labāk, un lai kaut kas manā dzīvē norisinātos labāk, protams, es ceru, ka būs labāk, un ir brīnišķīgi, ja viņš to ļauj mums piedzīvot. Un viņš bieži to ļauj piedzīvot, bet tas nav galvenais mērķis. Galvenais mērķis ir iepazīt viņu un pagodināt viņu caur savu dzīvi. Un beigās mūsu bukletiņos ir minēti 5 ieteikumi, ko jūs varat izmantot savā raksturvietu iegaumēšanas procesā. Ja jūs sajūtat aicinājumu sākt iegaumēt raksturvietas no galvas, tad es gribētu ieteikt, lai jūs atrastu sev kādu laika periodu, kas varētu būt līdz dažām nedēļām, kad jūs tam varētu pievērsties īpašā veidā. Man vairākas reizes dzīvē ir bijis plaušu karsonis, un vienu reizi man nācās gulēt slimnīcā, jo dzeramās antibiotikas vairs nelīdzēja, un man bija vajadzīga nopietnāka deva. Ja es toreiz būtu atgriezies no šīm sanāksmēm un nolēmis iegaumēt kaut vai tikai kādu vienu pantu nedēļā, es domāju, tas neko daudz nebūtu mainījis manā dzīvē. Man liekas, es biju tik slims, ka man bija vajadzīga nopietnāka deva svēto rakstu antibiotiku. Es zinu, ka šis piemērs nav labākais, bet es esmu absolūti pārliecināts, ka ja es nebūtu toreiz apņēmies 3 mēnešus no vietas intensīvi mācīties rakstus no galvas, lai sagatavotos šīm sanāksmēm, par ko es jums iepriekš stāstīju, tad tam nebūtu tāda iespaida, bet tam bija liels iespaids, tāds, ka tas mani motivēja to turpināt arī pēc tam. Tāpēc, ja jūs vēlaties patiesi apzināties ieguvumu, un es zinu, ka tas izklausās mazliet bīstam, bet ja jūs tiešām vēlaties, lai tas darbotos, atvēliet tam īpašu laiku. Gluži tāpat kā tad, kad jūs ierīkojat savu dārzu vai krāsojat māju, tad jūs tam veltat konkrētu laiku, lai to iesāktu, izdarītu un pabeigtu. Tātad paredziet tam īpašu laiku un dariet to vairākas nedēļas no vietas. Dariet to, tas patiešām prasīs piepūli kādu laiku, bet es domāju, jūs diezgan drīz redzēsiet, kā Dievs paveic kaut ko ļoti īpašu jūsu dzīvē. Taču nenoņemieties pārlieku ar mērījumiem, lai nekoncentrētos par daudz uz sevi. Barojieties no viņa tā, it kā būtu izsalkuši. Mums uz laiku ir vajadzīga šī īpašā sevis piebarošana, lai pēc tam to varētu izlīdzināt. Ja jūs tiešām to vēlties, veltiet tam īpašu laiku un dariet to. Es vēlos nobeigt, izlasot jums fragmentu no Roberta Kolsa stāsta. Iespējams, ka daudz no jums jau ir dzirdējuši šo stāstu, bet varbūt ne šādā skatījumā. Tas ir stāsts par Rubiju Bridžu. Roberts Kols ir labi pazīstams psihiatrs, kas ir saņēmis balvu par darbu 3 sējumos bērnu krīzē. Viņš specializējās pētījumos par bērniem. Bet ilgu laiku pirms viņš kļuva pazīstams un sāka strādāt par profesoru Harvardā, tagad jau viņš iespējams ir pensijā, viņš veic pētījumu psiholoģijā Jaunorleānā.
1954. gadā, augustā, tiesa noteica, ka dienvidos skolām jātiek sadalītām, un 60. gadā, 4 gadus vēlāk, tika veiktas pārbaudas un nekas īpaši nebija lietas labā izdarīts. Tad Jaunorleānas federālais tiesnesis pieprasīja Orleānas pilsētai, lai dažas skolas tiktu sadalītas. Tajā laikā Roberts Kols atradās pilsētā un ar lielu interesi sekoja līdzi notiekošiem. Viņš apraksta savu pieredzi ar Rubijas Bridžas ģimeni, kuru apciemot viņiem bija dot atļauju 2 reizes nedēļā un sekot līdzi viņu piedzīvojumiem. Savu stāstu viņš ir nosaucis Rubijas Bridžas neizskaidrojamās lūkšanas. Viņš raksta, kādu dienu man bija jāgar norunāta tikšanās un man bija jāiet un jāvēro, kas notiek vienā no skolām. Ārpusē pie skolas es redzēju daudz ļaužu, kas stāvēja un kliedza. Bija pulkstenis 2 pēcpusdienā un sapratu, ka viņi kādu gaida. Es jautāju vienam no ļaudīm, kas notiek? Viņš atbildēja. Viņa nāks ārā pēc pusstundas, es teicu, kas viņa? Un tad es dzirdēju visu, kas viņa bija, izteikt visu iespējamo lamu vārdu formā. Es nolēmu palikt un skatīties, pat ja man būs jānokavē sava tikšanās. Drīz no skolas iznāca maza meitenīte vārdā Rubija Bridža. Viņai blakus gāja federālie inspektori, jo ar vietējo policiju nepietika, lai viņu aizsargātu. Viņa iznāca un vietējā sāka klaigāt. Viņa nosauca viņu visdažādākajos vārdos. Viņa kratīja dūris un teica, ka viņa mirs, ka viņa to nogalinās. Es vēroju, kā viņa iekāpa mašīnā un gaidīju, kas vēl nāks ārā no skolas, bet tad es sapratu, ka skolā neviena vairs nav. Baltie cilvēki bija pilnībā skolu boikotējuši, un bija tikai viena maza melnādaina meitenīte, kas apmeklēja Amerikas pamatskolu viena pati 1960. gada rudenī. Tā ir daļa mūsu Amerikas vēstures. Ar Kenedija Klārka palīdzību, kas bija melnādains psihologs Ņujorkā, un citām amatpersonām, man visbeidzot izdevās nodibināt kontaktu ar Rubiju un viņas ģimeni. Kopā ar savu sievu es devos apciemot Rubijas ģimeni, zinot, ka viņa pārdzīvo neiedomājamu stresu. Kā tev klājas, Rubija? Es viņai vaicāju 2 reizes nedēļā, un viņa atbildēja, tā nekas. Bridža kundze, kā klājas Rubijai? Viņai viss kārtībā. Man bija visi tie jautājumi no manām studijām pediatrijā un bērnu psiholoģijā, uz kuriem jāatbild vai nu vecākiem vai pašiem bērniem, kad ir pierādījumi par kādiem pārdzīvojumiem. Bridža kundze, vai Rubija guļ mierīgi? O jā, viņai ir labs miegs. Vai jūs esat pārliecināti par to, ka viņai ir labs miegs? Jā. Un kā ar Rubijas apetīti? Viss ir labi. Vai jūs esat pārliecināti, ka viņa labi ēd? Jā. Kā jums šķiet? Kādas viņai attiecības ar draugiem, kad viņi pārnāk no skolas? Viss labi, viņa rotaļājas, kad pārnāk no skolas. Dažreiz viņa lasa grāmatas, ko paņēmusi no skolas. Viņa mēģina lasīt, jo viņa jau iet tikai 1. klasē un vēl mācās lasīt. Vai viņa kādreiz ir noskumusi? Nē, viņa neliekas bēdīgi, atbildēja Bridža kundze. Es pie sevis nodomāju, ka Rubijas vecāki droši vien vienkārši nemāk saskatīt simptomus. Kas attiecās uz Rubiju, viņa droši vien atradās lielākā stresā nekā pati saprata, un kādu dienu viņa to sapratīs. Bet ja nesapratīs, tad es sapratīšu un viņai to pateikšu. Kādu dienu skolotāja man teica, es redzēju, ka Rubija sarunājās ar šiem cilvēkiem uz ielas. Viņa apstājās un izskatījās, ka sarunājās ar cilvēkiem. Katru rītu, 8:00, tur bija vismaz 50 cilvēki, kas viņu gaidīja, un katru pēcpusdienu 50 līdz 70, katru dienu, katru rītu, katru pēcpusdienu. Tajā vakarā mēs devāmies uz Rubijas māju, un es viņai vaicāju, kā tev šodien gāja? Viņa teica, labi. Es šodien runāju ar tavu skolotāju, un viņa teica, ka tev esot ko vaicājusi, kad tu no rīta ieradies skolā. Es neatceros, Rubija teica. Skolotāja man teica, ka viņa esot redzējusi, ka tu sarunājies ar cilvēkiem uz ielas. Ak jā, es viņai teicu, ka es nerunājos viņiem, bet tikai lūdzu Dievu par viņiem. Rubija, tu lūdz par šiem cilvēkiem? O jā, tiešām, jā. Kāpēc tu to dari? Jo par viņiem ir jālūdz, viņa atbildēja. Vai tiešām? O, jā. Rubija, kāpēc tu domā, ka tieši tev par viņiem jālūdz? Jo man tas jādara. Kāpēc? Jo man tas jādara. Un tad pienāca Rubijas māte. Viņa bija dzirdējusi šo sarunu un teica, mēs pastāstījām Rubijai, ka ir ļoti svarīgi, lai viņa lūgtu par šiem cilvēkiem. Viņa teica, ka Rubijai šie cilvēki ir lūgšanas sarakstā, un viņa lūdz par tiem arī pirms gulētiešanas. Es jautāju, Rubija, tiešām tu lūdz par viņiem arī pirms gulētiešanas? Jā, kāpēc tu to dari? Nu tāpēc, ka par viņiem ir jālūdz. Vēlāk es uzzināju, ka viņu baptistu draudzes mācītājs par šiem ļaudīm lūdz katru svētdienu dievkalpojumu
dievkalpojumu laikā publiski. Vēlāk es teicu Bridžas kundzei un viņas vīram, ziniet, man liekas, ka no Rubijas tas ir par daudz prasīts, ņemot vērā, ko viņi pārdzīvo. Viņi paskatījās uz mani ar apjukumu izteiksmu sejā. Šeit jums ir 2 piemēri. Rubija un viņas ģimene varēja būt sašutuši un koncentrēties uz draudiem un lamu vārdiem, ko viņi dzirdēja 2 reizes dienā, katru dienu no 50 līdz 75 cilvēkiem. Vai arī viņi varēja izvēlēties ieklausīties tajā, ko teica mācītājs, ieklausīties tajā, ko teica viņas mamma un tētis, un palikt pie rakstiem, palikt pie Dieva vārda un sekot Dieva vārdam. Redziet, kas iegūst mūsu prātu, tas iegūst mūsu pašus. Viņi skatījās uz Robertu Kolsu ļoti apjukuši. Tas ir tāpat kā toreiz, kad Katrīna skatījās uz mani neizpratnē, kad teicu, ka nav izdevīgi būt garai. Kas iegūst mūsu prātu, tas iegūst mūsu pašus. Un kas iegūst mūsu pašus, paliek mūsu prātos, attieksmē, vārdos un darbos. Viņi tik ļoti dzīvoja Kristus dzīvi, ka tad, kad psihologs ierosināja viņiem nostāties otrā pusē, viņi jutās apjukuši. Viņi apmulsuši raudzījās mani un Bridža kundze teica, mēs nelūdzam par viņiem, lai viņiem notiktu kas slikts vai tam līdzīgi, bet mums liekas, ka mums visiem jālūdz par tādiem cilvēkiem. Un tad viņi paskatījās uz mani un teica, vai jūs domājat, ka par viņiem nav jālūdz? Es jums piekrītu, ir jālūdz, es teicu, taču es joprojām domāju, ka likt Rubijai par viņiem lūgt ir pārāk daudz prasīts. Pāris nedēļas vēlāk, pēc tam, kad es par to pirmoreiz biju ieminējies, es atkal pavaicāju Rubijai par šo lūgšanu. Es teicu, Rubija, es joprojām esmu neizpratnē, es mēģinu saprast, kāpēc tu domā, ka tieši tu esi tā, kam būtu jālūdz par šiem cilvēkiem, ņemot vērā to, ko viņi tev dara. Viņa atbildēja, jo īpaši man ir jālūdz. Kāpēc īpaši tev? Tāpēc, ka ja tu piedzīvo to, ko viņi tev nodara, tev tad arī par viņiem jālūdz. Un tad viņi citēja to, ko bija dzirdējusi baznīcā. Mācītājs teica, ka Jēzus piedzīvoja daudz ciešanu, bet par šiem cilvēkiem, kas viņam sagādāja ciešanas, viņš lūdza piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un kad es lūdzu, es saku Dievam, lūdzu Dievs, mēģina piedot šiem cilvēkiem, jo pat ja viņi saka visas šīs sliktās lietas, viņi nezina, ko dara. Tāpēc vai tu lūdzu varētu viņiem piedot tieši tāpat, kā tu piedevi tiem cilvēkiem sen atpakaļ, kad viņi runāja briesmīgas lietas par tevi. Mazā Rubija to teica 1960. gados par cilvēkiem Jaunorleānas ielās. Kā gan es varu izskaidrot no laicīgā psihologa viedokļa vai jebkādā citā veidā? Kad es sagatavoju šī bērna lietu, es minēju šo pierādījumu, ko es uzskatīju par patiesu dievbijību. Viņi turpināja nākt un teikt sliktas lietas, bet mana mamma saka, ka drīz viņa nogurs un vairs nenāks, viņa paliks mājās. Arī mācītājs mūs apciemoja un teica to pašu, un viņš teica, lai neraizējamies, un es neraizējos. Viņai ir izvēle, kam klausīt, vai pieņemt to, ko viņi dzird 2 reizes dienā, vai arī pieņemt mācītāju teikto neraizējies. Un es neraizējos. Jūs varat teikt, ka tas ir tikai bērns. Labi, bet paklausieties. Zinat, jo vecāks es kļūstu, jo vairāk es tuvojos bērnišķīgumam šī izpratnē. Pirms jūs to pierakstāt bērnu naivumam un vientiesīgumam, padomājiet par Pāvilu un Sīlu, kas dziedāja un slavēja Dievu cietumā. Smieklīgi. Nākamajā dienā viņi varēja zaudēt dzīvību. Kas iegūst mūsu prātu, tas iegūst mūsu pašus. Mācītājs teica, ka Dievs mani sargā un viņš man nekad neaizmirsīs, jo viņš nekad neaizmirs. Mācītājs teica, ja es piedošu šiem cilvēkiem un uzsmaidīšu viņiem un lūgšu par viņiem, tad Dievs par vispārējo parūpēsies un mūs pasargās. Viņa apklusa un izskatījās tik pozitīva. Es šaubījos un jūtu nedrošību. Es vaicāju viņai, vai viņa tic, ka mācītājiem ir taisnība. O, jā, viņa teica. Un tad viņi sniedz laipnu paskaidrojumu šim neattapīgajam agnostiķim. Toreiz Roberts Kols bija agnostiķis, bet vēlāk kļuva par kristieti. Viņa teica, es esmu droši par to, ka Dievs zina, kas notiek. Viņam ir daudz, kas par ko raizēties, un viņš redz, ka te ir lielas nepatikšanas. Viņš to nevar neievērot. Viņš varbūt to nedarīs tūlīt, bet nāks diena, par kuru jūs varat dzirdēt baznīcā. Kas iegūst mūsu prātu, tas iegūst mūsu pašus, un kas iegūst mūsu pašus, tas izpaužas mūsu domās, attieksmē, vārdos un darbos. Lūksim. Kungs, tu esi mums atklājis tik daudz brīnišķīgu lietu. Tu esi teicis, ka tu spēji darīt neiedomājami daudz vairāk par to, ko lūdzam vai pat iztēlojamies.
Caur tavu spēku šis darbs notiek mūsos. Kungs, lai tev ir gods caur tavu draudzi, caur visām paudzēm, līdz tu nāksi, lai vēstu mūsu mājās. Tiešām, nāc drīz, mēs lūdzam tevi Jēzus vārdā. Āmen.